skaistās dzeltenās margrietiņas. Nāk rudens, saulīte spīd, bet viņas zied un zied, bagātīgi zied. Ļoti pieticīgas puķes, ilgi stāv vāzēs, un arī ziņo mums, ka drīz nāks rudens. Ar šādu saules skaisto piepildīto puķu sveicienu nāksim atkal pie dauļajiem traukiem, klāsim galdu, gaidīsim ģimeni, gaidīsim draugus un apskatīsim daļo kolekcijas porcelāna sastāvu. Pusdienu servīze ar margrietiņām, ar vārpām, ar daļajām zilajām rudzupuķiem. Cik jauki ir savākt tādu pusdienu servīzi un atcerēties, protams, Latvijas pļavas, savas pļavas, kas tuvāk ir pie mājām. Baudīt un atcerēties tos laikus. Un tam mēs esam pateicīgi Rīgas porcelāna rūpnīcai. Divas skaistas krūzītes no servīzes Ilona. Redz dekols. Pats interesantākais, ka Ilona tika ražota tikai 2 gadus pēc 90. gadiem pirms rūpnīcas likvidēšanas. Porcelāns nav tik smalks kā blansiena porcelānam vai laimai, bet ļoti ērtas krūzītes der gan kafijai, gan tējai. Un šī burvīgā laima tika vākta gada garumā. Es jau jums biju rādījusi viņu, bet šoreiz jau klāt atnāca pilnīgs cukurtrauks ar visu vāciņu, kas arī nebija viegli atrast, un pašu cukurtrauku. Kādas brīnišķīgas smalkas ūsiņas. Kur vēl var satikt tādu skaistumu, tādu maigumu, kā tikai mūsu laimu. Laima šī ir 60. gados ražota Latvijā, ar roku gleznota, skaistas, maigas, zelta puķītes smalkas, ar lapiņām, un krāsa viņām ir tāda kā brūngan dzeltena, smilškrāsas. Kafijkannai ir zeltains rokturis un bagātīgi klāts zelts arī vāciņš. Ļoti smalks porcelāns. Jā, zīmogs ir Rīgas porcelāna
Fabrika Rīga, senatnīgais. Un vēlreiz skaistumu apskatīt. Ar lūk tādu tasīšu ūsiņu. Cik smalka un burvīga ir skaistā Latvijas servīze Laima. Un lūk, skaistais, bagātīgais augusts. Šeit arī sēnes aug. Jā, sēņu laiks. Šie āboli ir ļoti, ļoti saldi. Es nosauktu viņus par paradīzes āboliem. Arī šogad ar visām pavasara salnām āboli tomēr ir un ļoti daudzās ābelēs. Jau vakars, tuvojas Aglonas svētki, 15. augusts, un mēs esam laukos, esam nopļāvuši zāli. Jā, gribēju jums parādīt ūdensrozes, bet jau vakars, un tās jau aizgāja čučēt. Redziet, cik tālumā daudz ābolu. Šie dekoratīvie krūmi un dažādas eglītes ir riktīgi saugušas. Kuras jau apgriežam. Arī daļā zeltskariņa zied. Kaut kas viņu sauc par nezāli, bet kopjot viņa ļoti skaisti aug aplītī. Šeit flokši vēl plāno ziedēt. Arī vīnogas šogad labi padevušās. Gan zilās, gan arī zaļās. Un nāku jums parādīt rozes. Burvīgi zied. Krūmi jau lieli. Tūlīt kāpsim. Redziet, kāda ēna. Kāpsim kalnā un skatīsimies uz ezeru. Un tagad uz kalnu. Ezers. Aronijas jau gatavojas. Bumbierei šogad nav bumbieru. Daudz aroniju. Jau saldas. Aronijas ir septembra ogas. Un tur viss ir aronijās.